Tā kā situācija Krievijā turpina pasliktināties, tagad noticis rekordliels dronu uzbrukums Maskavai, mēs sākam redzēt arvien vairāk diskusiju par to, kāpēc joprojām nav notikuši organizēti protesti ielās. Ja jūs jau kādu laiku sekojat šim kanālam, tad zinātu, ka pamatatbilde ir tāda, ka ekonomiskā lejupslīde vēl nav skārusi vidusmēra krievus, tāpēc nav tiešas ekonomiskas nepieciešamības protestēt pret pašreizējo politiku. Drīzāk viņu galvenās bažas ir droni, kas lidinās virs Maskavas, pastāvīgās bailes par to, vai būs vēl viens mobilizācijas vilnis, un neapmierinātība ar mēģinājumiem iegūt uzticamu piekļuvi pamata tīmekļa vietnēm. Tā kā algu pieaugums joprojām pārsniedz inflāciju, galvenās ekonomiskās rūpes ir par to, vai vietējā degvielas uzpildes stacijā šodien būs degviela, vai arī vai no Maskavas pacelsies lidmašīnas. Taču šīs drīzāk var raksturot kā neapmierinātību, kamēr protestēšana var būt liktenīga. Tātad lūk jūsu virspusējā atbilde. Neskatoties uz to, interesantākais šajā sarunā ir tas, ka tā būtībā pārprot, kāpēc protesti vispār izceļas. Gan medijos, gan analītiķu vidū izplatītie stāstījumi nenovērtē, kā klusā tirgošanās no Kremļa puses ietekmē iekšpolitisko situāciju, un ka jebkuras valdības pieļautās kļūdas rodas tieši no šīm tirgošanās grūtībām. Tāpēc pievienojieties man šodien, kad mēs iziesim cauri 4 sliktas argumentācijas posmiem. Ka represijas Krievijā ir vienkārši ļoti efektīvas, ka propaganda valstī vienkārši ļoti spēcīga, ka velns, kuru Krievi pazīst, ir labāks par to, kuru viņi nepazīst, un ka Kremlis būtībā ir salauzis Krievijas sociālo līgumu. Tad mēs iedziļināsimies kaulēšanās teorijā, lai labāk saprastu, kad tieši Krievi izies ielās. Bet sāksim ar represiju argumentu, jo tas ir vienkārši. Autoritāriem režīmiem ir drošības spēki, kas jūs arestēs, ja radīsiet problēmas uz ielām, pieņemot, ka jūs nav tik daudz, lai drošības spēki baidītos par savu drošību. Represiju argumentu pamatprincips ir tāds, ka Krievijas drošības spēki to dara jau pietiekami ilgi, lai būtu nepieciešama ārkārtīgi liela sabiedriska kustība, pirms viņi sāktu nopietni vilcināties ar apspiešanu. Iespējams, citu iemeslu dēļ, par kuriem tūlīt runāsim, pašlaik nav pietiekamas vienprātības, lai tik daudz cilvēku izietu ielās. Tāpēc protesti apstājas, pirms tie vispār var sākties. Ja drīkstu izteikt analoģiju, ar kuru jūs visi šobrīd esat pazīstami, tas būtu tāpat kā teikt, ka kari nenotiek tāpēc, ka viena puse ir daudz spēcīgāka par otru. Tomēr mēs zinām 2 faktus par šo apgalvojumu. Pirmkārt, tas nav taisnība. Vēstures grāmatās ir daudz Dāvida un Golijāta karu. Un otrkārt, patiesais sekas, kas rodas, ja tev ir daudz lielāka vara pār pretinieku, ir spēja izspiest no viņiem vairāk sarunās panāktajos izlīgumos. Paplašinot šo loģiku uz pilsoņu un valdības sarunām. Autokrātiski režīmi cenšas izspiest no saviem iedzīvotājiem pēc iespējas vairāk. Līderu spēle ir tāda, ka jo vairāk viņš izspiež, jo vairāk tas sanik no iedzīvotājs, un jo lielāka iespēja, ka viņi izies ielās un sāks protestēt. Ja valdība ir gudra, tā var noteikt tādu izspiešanas līmeni, kas ir tuvu tam, ko varētu radīt iespējamais pilsoņu sacelšanās iznākums. Tāda nevienam nav iemesla protestēt, jo tas vienkārši rada risku bez jebkāda sagaidāmā ieguvuma. Savukārt pirmais tiešais efekts no labākām drošības struktūrām patiešām ir protestu atturēšana. Taču otrais netiešais efekts ir tas, ka tas ļauj līderim mēģināt ieviest vēl izspiedošāku politiku. Un tādējādi otrais efekts neutralizē pirmo efektu attiecībā uz to, vai mēs varētu sagaidīt revolūciju. Jūs zināt, šī video galvenā tēma ir izspiešana. Vai nebūtu jauki, ja mūs vienkārši atstātu mierā? Bet pat tiem no mums, kuriem ir tāds komforts, ka valdība mūs ikdienā nevajā, visticamāk, internetā joprojām ir daudz personīgās informācijas, kas tikai gaida, kad ļaunprātīgi privātie darboņi to izmantos savā labā. Personīgi, es domāju, ka tas pārkāpj cita veida sociālo līgumu. Bet ir labas ziņas. Te arī iesaistās šodienas video sponsors Incogni. Viņi palīdzēs jums noņemt jūsu informāciju, piemēram, mājas adresi, nodarbinātības vēsturi vai pat politisko piederību, no tīmekļa vietnēm un datu brokeru reģistriem. Ja ļaundari jūs nevar atrast, ļaundari jums nevar nodarīt ļaunumu. Un ar Incogni pielāgoto noņemšanas iespēju, jūs varat norādīt viņiem tieši uz problēmu, ar kuru varat saskarties. Tāpēc mainiet spēku līdzsvaru savā labā un atgūstiet savus personas datus, dodoties uz incogni.com/William Spaniel.
Izmantojiet kupona kodu William Spaniel, viss kā viens vārds, lai saņemtu 60% atlaidi gada plānam. Un vēlreiz paldies Inkognī par šodienas video sponsorēšanu. Otrajam problemātiskajam skaidrojumam ir līdzīga tēma kā pirmajam. Saskaņā ar propagandas argumentu, Kremlis ir ļoti prasmīgs pārliecināt Krievijas pilsoņus, ka valstī viss ir kārtībā, ka arī visi pārējie domā, ka valstī viss ir kārtībā. Ka viss, kas notiek Ukrainā, nav nekas nopietns, un jebkādas sliktas lietas, kas varētu notikt Ukrainā, ir tikai NATO vaina. Un ja Krievijā ir problēmas, tad par to nav atbildīgs prezidents. Patiesībā, ja ir kādas problēmas, tad viņš vēlas tās dzirdēt no jums. Tāpēc viņam gada beigās ir ikgadējais zvanu maratons. Viņš pat atvainosies, kad uzzinās par jūsu problēmām, un jūs apsolīsiet uzdot valdībai tās atrisināt. Tagad mēs varētu veltīt kādu laiku, lai noskaidrotu, vai kāds Krievijā tic šiem vēstījumiem. Mēs varētu apspriest, ka iebrukums ilgst jau vairāk nekā 4 gadus un ka patiesības slēpšana tik ilgu laiku ir sarežģīta. Mēs varētu apspriest, kā to cilvēku paziņu loks, kuri atgriežas no kara, bieži ar smagiem uz mūžu paliekošiem ievainojumiem, izplatītu patiesību. Mēs varētu apspriest, kā pastāv ievērojīga pretestība masveida mobilizācijas politikai, ko ir grūti izskaidrot, ja vidusmēra krievs būtu neziņā par faktiem. Vai arī mēs varētu norādīt uz ievērojumiem un pieaugošiem līgumu piedāvājumiem, lai pārliecinātu pilsoņus kļūt par karavīriem, kas atkal ir grūti izskaidrojams, ja pilsoņi arvien vairāk neapzinātos problēmas. Bet ja jautājums ir par to, kāpēc protesti vēl nav sākušies, mums joprojām ir tas pats uz kaulēšanās loģiku balstītais iebildums kā iepriekš. Propaganda ir noderīga uzskatu veidošanai, bet jo labāk tu proti veidot uzskatus, jo vairāk tu vari iegūt no pilsoņiem. Abi efekti atkal viens otru neutralizē. Zini, kas vēl izlīdzinās? Bailes no tā, kas sekos tālāk. Pamāta doma šajā argumentā ir tāda, ka, protams, Vladimirs Putins ir slikts. Bet vai jūs zināt, kurš vēl būtu slikts? Būtībā jebkurš, kurš varētu viņu nomainīt. Pēdējais puisis bija dzērājs. Tas, kurš bija pirms viņu, bija kompetents, bet noskatījās, kā Krievijas ietekme Austrumeiropā izzūd, un tas, kurš pirms viņu vispār spēja nodzīvot ilgāk par 2 gadiem, arī bija dzērājs. Krievijā lietas vienkārši neuzlabojas, tāpēc kāda jēga protestēt? Valsts nekļūs par īstu demokrātiju pat tad, ja protesti būs veiksmīgi. Jūs vienkārši nomainīsiet velnu, ko pazīstat, pret velnu, kuru nepazīstat. Un pa to laiku jums nāksies pakļaut sevi lielam personiskam riskam, izejot ielās. Šīs pesimisms zināmā mērā ir pārspīlēts. Iespējams, ka nākamajam režīmam būs līdzīga nostāja kā pašreizējam, bet dažreiz revolūcijas var noritēt veiksmīgi. Tomēr vēlreiz, sliktās nākotnes gaidas atsver tas, ko pašreizējais režīms spēj paveikt. Kremļa vadība zina, ka pilsoņiem ir šāda veida gaidas. Tas padara revolūciju mazāk iespējamu pie jebkuras konkrētas politikas, kas atkal mudina Kremļa vadību palielināt resursu izspiešanu no pilsoņiem. Vismaz šim 4. skaidrojumam ir nedaudz vairāk nianses. Tā sauktais hipotētiskais Krievijas sociālais līgums, par kuru jūs visticamāk jau esat dzirdējuši, ir ideja, ka Kremlis nosaka ārpolitiku apmaiņā pret stabilitātes nodrošināšanu valstī. Šī ideja būtībā sniedz konkrētāku izpratni par to, kāda tieši ir abu pušu sadale, kas parasti ir uz galda. Ir skaidrs, ka šī sociālā līguma gars ir ticis pārkāpts. Kremļa turpina darīt to, ko tas vēlas darīt Ukrainā. Tikmēr Krievijas pilsoņiem atliek tikai paskatīties augšup un pamanīt migrējošos rozā putnus, lai saprastu, ka viņu daļa no vienošanās pamazām izzūd. Šķiet, ka tas atbilst iepriekšējai sarunu loģikai. Ja kritiskais slieksnis plaša mēroga protestiem bija šeit, Kremlis parasti plānoja savu politiku tieši šī lūzuma punkta robežās, lai nodrošinātu zināmu mieru. Krievijas iedzīvotāji patiešām kādu laiku dzīvoja saskaņā, un tad, kad Kremlis pēkšņi pārkāpa šo robežu, mēs varētu sagaidīt, ka šie protesti uzliesmos. Bet tā nav noticis. Tad kāpēc tā? Daļēja atbilde ir tāda, ka šī loģika aplūko tikai tās sliktās lietas, kas Krievijas pilsoņiem notikušas kara rezultātā, vienlaikus ignorējot labās lietas, piemēram, algu pieaugumu, ko izraisīs pieaugošais pieprasījums pēc darba spēka. Lai gan tas ir satraucis Krievijas lielo oligarhu slāni, šķiet, ka tas ir kompensējis lielāko daļu citu problēmu, ar kurām saskaras parastie pilsoņi, un tas izskaidro to, ko mēs pašlaik novērojam.
Es saku lielāko daļu, jo ir skaidrs, ka draudu līmenis Kremļa vadībai šobrīd ir paaugstināts. To var redzēt pēc interneta pārāvumiem. Šādu soli valdības neveic vieglprātīgi. Neregulāra piekļuve internetam negatīvi ietekmē ekonomisko produktivitāti laikā, kad Krievijas valdība saskaras ar milzīgiem ekonomiskiem izaicinājumiem arī citos līmeņos. Neskatoties uz to, Kremlis ievieš interneta atslēgumus, jo tas traucē Krievijas pilsoņiem koordinēt savas darbības pret valdību. Drošības iegūms Kremlim pārsniedz negatīvās ekonomiskās sekas un neapmierināto Krievu pretreakciju, kuri vienkārši vēlas piekļūt internetam, tāpēc Kremlis to apstiprināja. Tas joprojām neatbild uz šodienas galveno jautājumu. Kad mēs sāksim redzēt nozīmīgus protestus Krievijā? Un godīgā atbilde ir tāda, ka es nezinu, un neviens patiesībā nezina. Cilvēks, kurš jums to saka, vai nu melo, vai arī nesaprot pamatā esošos stimulus. Autokrātiskas valdības var nonākt līdz punktam, kur viņu autoritāte ir zudusi un visa saliedētība ir pazudusi. Tajā brīdī valdība vairs nevar izdarīt neko, kas apmierinātu protestētājus, tāpēc var izdarīt samērā uzticamas prognozes par valsts nākotni. Tomēr Krievija ir tālu no šāda punkta. Kremļa rīcībā joprojām ir pietiekami daudz iespēju palielināt vai samazināt politisko piekāpību un represiju līmeni, lai izvairītos no acīm redzamām un nopietnām problēmām. Viens veids, kā pārliecināt sevi, ka mēs, kā interneta komentētāji, nevaram pietiekami precīzi paredzēt, kad valdība saskarsies ar aktīvu pretestību, ir šāds. Ja mēs visi to zinātu, tad noteikti arī Kremlis to zinātu, un valsts drošības spēki veiktu aktīvas pasākumus, lai novērstu draudus. Tas būtībā ir līdzsvars, kurā mēs pašlaik atrodamies. Valdība dara visu iespējamo, lai apslāpētu tās, kad uzskata, ka ir tās pamanījusi. Kādā brīdī var notikt kaut kas nejaušs, valdības saliedētība var tikt zaudēta, un tad mēs varam sākt izteikt drosmīgākas prognozes par Krieviju. Bet mēs vēl neesam tur. Izņemot nejaušus gadījumus, kas varētu notikt, kādas stratēģiskas problēmas varētu novest pie gājieniem Maskavas ielās? Riskējot atkārtot, kā mēs vispār nonācām līdz šai situācijai, Kremlis ir spējīgs pieļaut būtiskas kļūdainas aprēķinus. Šeit kļūdainais aprēķins nebūtu par Ukrainas spēju pretoties, bet gan par to, kā Krievijas pilsoņi reaģēs uz izmaiņām esošajā situācijā. Mēs redzējām arī iepriekš minētās 2022. gada rudens mobilizācijas laikā. Redzējām daļēju šā paša modeļa izpausmi. Bet es domāju, ka šīs gadījums labi parāda, kā darbojas stratēģiskā miedarbība. Kremļa saprata, ka mobilizācijas politika rada problēmas, un drīz vien viņi pārgāja uz brīvprātīgas vervēšanas stratēģiju. Tomēr var iedomāties situāciju, kurā vidusmēra Krieva dzīve kļūst ievērojami sliktāka. Piemēram, ekonomiskā nestabilitāte valstī noved pie privātā sektora bankrotiem, kas savukārt izraisa plaša mēroga bezdarbu, un tagad rāda acīm redzamas negatīvas sekas šiem vidusmēra Krieviem. Tomēr pieņemsim, ka šī informācija nenonāk līdz Kremļa vadībai. Putins, īpaši, joprojām ir pasargāts no šīs informācijas. Gan tāpēc, ka viņa vietnieki baidās ziņot patiesību, gan arī tāpēc, ka Putins arvien vairāk izolē sevi. Labi informēts Putins uz šo situāciju reaģētu, samazinot kara apmērus, kas sniegtu zināmu atvieglojumu ekonomikai. Taču viņš nav informēts par notiekošo, tāpēc nekādas izmaiņas nenotiek, un tad pēkšņi cilvēki iziet ielās. Plašāka mīkla, kas nomoka visus autoritāros režīmus, ir kā apspiest tos dažus, kuri varētu mēģināt protestēt bez pūļa drošības. Valdībām ir jāpastiprina represijas, lai kustība neizvērstos vēl plašāk. Taču drošības spēkiem jābūt piesardzīgiem, lai nepārsniegtu robežu un represiju centieni nenestu pretēju efektu. Kas izraisa vai neizraisa pretreakciju, ir noslēpums gan iesaistītajiem, gan mums, kas vērojam no malas. Nerunājot nemaz par to, ka katram drošības aģentam ir savs prāts, un viņš var izdarīt kaut ko muļķīgu. Svarīgākais ir tas, ka šī posma sasniegšana nav tikai vispārējas pilsoņa neapmierinātības ar kara gaitu Ukrainā rezultāts. Drīzāk protestu izcelšanos nosaka neapmierinātība apvienojumā ar citām Kremļa veiktajām darbībām. Dažas no tām ir kā burkāni, lai kompensētu, bet citas kā pātagas, lai apspiestu. Un tas ir gan iemesls, kāpēc mēs vēl neesam redzējuši masu protestus, gan arī iemesls, kāpēc mēs nevaram droši zināt, kad tie sāksies. Tātad, kādi ir mūsu galvenie secinājumi šodienai? Iekšējie nemieri autoritārajās valstīs ir sarunu problēma.
Vispārēja labvēlīga vai nelabvēlīga attieksme pret valdību neizskaidro, vai notiek protesti, jo valdība pielāgojas tam, cik daudz tā var iegūt no saviem pilsoņiem. Kremļa vara šobrīd sniedz vidusmēra Krieviem atbilstošus stimulus un sodus, lai viņi paliktu mājās. Tas var mainīties, taču iepriekš mums nebūs skaidrs, kad radīsies iespēja tam notikt. Paldies vēlreiz Incognī par šodienas video atbalstu. Dodieties uz incognī.com/William Spaniel un izmantojiet kupona kodu William Spaniel, lai saņemtu 60% atlaidi gada plānam. Ja jums patika šodienas video, lūdzu nospiediet patīk, dalieties un abonējiet, un tiekamies nākamreiz. Saudzējiet sevi!